Vietuļa sala Grieķijas jūrā. Jātiek tur esam mēs un prom netiekam 24 stundas sākot tagad. Gaidāms lietus un liels vējš. Mēs neesam pietiekami sagatavojušies. Šī būs īsta izdzīvošana uz Vietuļas salas. Sacelsim jumtus, vāksim resursus, tiepsim akmeņus. Šī visa sala ir no akmeņiem, ir nesezona un te ir stingri aizliegts jebkāda veida kempings. Šīs zīmes jau pamanījām uzkāpjot uz salas. Par spīti visam neļausim diskomfortam stāties ceļā mūsu sapņiem un izdarīsim to, ko jau gadiem esam gribējuši izdzīvot 24 stundas uz Vietuļas salas. Mums ir jāuzceļ jumts, un tikai tad mēs varēsim ekspedēties un vākt zarus akmeņus. Wow! Izkritas tīkliņš. Divi forši koki. Es izvēlos šos divus. Overhand nut, clip in the carabiner. Turpināsim ar jumtu. Tu paņem kastani, izliekat cauri plēves stūrim, maza cilpiņa apkārt akmenim. Pa mietiņam. Mietiņš zemē, cilpiņa un tik atkārtot. Vienu piesēsim vienkārši pie zariņa, kā nekā mēs esam pamesti uz salas. Vot. Apūs. Mēs šo plēvi iegādājāmies Grieķijas krāsotavas veikalā, un viņa ir fakt mums kurva. Bum! Vēl tālāk iesim arābam un diktatoram palīdzēt. Piķis būs uzslēgts, līdz slēvi. Opa! Uhti! Es vēl nezinu, vēl jāieguļās. Ko tu man te? Tu 10, bet nu došu 8. Varam arī manu VIP. Wow! Koki! Akmeņi! Labs skats. Jā, nu man sanāk tomēr, ka man līst tieši virsū. Sauļa skridāties, ja sadēsim nelielu pusi. Tā, lai nospriegotu virbi, sadēsim nelielu cilpiņu un mechanical advantage. Šitā! Pārmaiņu spotiņu, tas bija simples skap, kā jūs varētu redzēt. Mājokļa jautājums Grieķijā. Kā aiztaisīt cokā, lai plēvētu? Kaut kā šitā, kaut kā tā. Šī ir nopietna problēma. Labāk nekā jauns. Likās, ka striķis nebeigsies, bet striķis beidzās. Mums atradās brusiņa. Dievs mums palīdzēja, un tagad arī mana māja būs pabeigta. Izsaukums ir ekstremāli augsts. Esam baigā badā. Lai to atrisinātu, mums vajadzēja salasīt akmeņus. Oh, man!
Cepšana var sākties. Tagad taisīsim ūdeni, lai varam pagatavot freeze-dried food. Ūdeni arī vajag tikai uzsildīt, jo, kā redzat, var arī ar augstu ūdeni. Derīguma termiņš Paga. Šitam derīguma termiņš ir kārtībā, bet saldējs būs tā kā pļotons uz beigām. Tā kā ūdens vārīsies, vienkārši ar zaru izvilksim. Ūdens ir uzsildīts. Taisam čiki. Smaržo labi. Ūdens ir pietiekams silts, es domāju. Aizmiglojās brilles. Tagad jāielej 200-300 mililitri. Nav ne jāspas cik. Man vajag bišķiņu vēl. Paldies tev, Arab. Aiznesīšu līdz savai mājiņai. Man liekas, pēc šīs garās dienas ir nedaudz jāatlaižas. Lietas arī smidzina, tā kā labi, ka mums ir jumtiņš. Kas notika? Kāpēc nakts vidū ir atkal būvē? Kas var vairs sliktāk notikt? Gāju gulēt, koks pārlūza. Labrīt, diktator. Kā tev kosmonauti? Man atsājās, chemikas nokrita uz zemes. Sāplēšu telefonu, sasitu muguru. Tad es sāku ātri visu labot, un tā procesā man izgāzās visa putra pa gultu. Domāju, ir laiks nedaudz iemigt beidzot, un man nolūza koks. Sāka līt lietas. Man arī slapja dirsa, slapja šsans. Pēc manā paskata var spriest, cik jautri ir gājis. Es labāk kā tītašu klabinu, nekā te guļ katru dienu. Ir laiks vākties. Ko tu saki, Ārāf? Vīsāmies prom. Ko jāiedara? Sakārtoties.
Visu muguru netīra. Jā, nu, tā nu mēs te gulēja. Vējš pūta, lietas lija. Ko šis te dara? Man jau šķiet, ka te visus puņķiem turējās man. Vēju izturēja. Gulēt tas nepalīdzēja, šie viļņi. But then I get high, I was about to break my camp, but then I got high. Vienmēr es sevi savu atceptu. Definito, vispār. Paldies, ka jūs noskatījāties mūsu 1. marta epizodi. Tagad mēs kādam laimīgiem izlozāsim pilnībā jaunus AirPod 4. Viss, kas tev ir jāizdara, nolieko video, noabonē un noskrinšoto to un atsūti mums to uz Instagramu. Izloze tiks veikta 48 stundu laikā.